Tātad jūsu pirmais prózas darbs Jā. ir par meiteni, kura no Sibīrijas atgriežas Latvijā. Ja es pareizi saprotu, tas ir gandrīz vai tāds autobiogrāfisks darbs. Un jūsu bērnības pirmie 5 gadi ir pagājuši Sibīrijā. Kā jūs atceraties šo laiku? Nu, tieši tā kā grāmatā tas ir aprakstīts. Tas patiešām ir autobiogrāfisks romans, bet es gribu uzsvērt, tās nav bērnības atmiņas. Tas ir romāns, tas ir literārs darbs. Jā, ja jūs runājat par to, kā es kļuvu atkal par jaunu prozaiķi, ja? Tas ir tāda viltība, ja? Jo es ilgu laiku biju jaunā dzejniece, un tad es kļuvu par jauno dramaturģi. Un tad, nu, tagad es esmu jaunā prozaiķi. Un tā es visu laiku esmu jauna. Tas ir tāds viltīgs striks. Tie ir tādi nemitīgi izaicinājumi, kurus jūs sev pati uzliekat. Nu, es pat nezinu, tas ir tā kaut kā dabīgi. Jo jūs teicāt dzejniece, dramaturģi un rakstniece. Jūs minējāt trīs. Vismaz 3. Jā, vismaz. Bet tajā vārdā rakstnieks, tur jau ir iekšā jebkas. Pilnīgi viss. Vai ne? Jā. Nu jā, un tā kā es arī esmu rakstniece, un es varu rakstīt dažādos žanros. Un tas skaitā prozā.